Mēs nezinām, ko mēs nezinām. Visdrīzāk, ka tu pati vai kāds no taviem paziņu lokā esošajiem cilvēkiem ir piedzīvojis jau šo situāciju, kā ar analīzēm viss ir kārtībā, bet pats cilvēks jūtās slikti. Un tad sākās cilvēka ceļš no viena ārsta pie otra, un visbiežāk šie meklējumi beidzās ar to, ka atbildība jeb vaina tiek nogrūsta uz pašu cilvēku. Tas tev no stresa. Tas tev viss ir galvā. Piedod kaut kam kaut ko un viss pāries. Un principā šī ir ļoti negodīga spēle attiecībā pret to cilvēku, kurš meklē atrisinājumu. Mūsdienās pareizi jautājumi mūs ved pie jaunām atbildēm. Mums ir jāsāk meklēt tajā brīdī, kad vecais vairs nepalīdz un ilgstoši nepalīdz. Un jautājums, ko mēs loģiski varam uzdot, ir, vai pilna asins aina tiešām parāda visus aktuālos mērījumus, kas nepieciešami pašsajūtas diagnostikai. Un ja atbilde uz šo jautājumu ir nē, neparāda, tad mēs arī saprotam, kāpēc mums ir slikti, lai arī analīzes ir kārtībā. Tāpēc es šodien pastāstīšu mazliet tuvāk par to, ko nozīmē šūnu diagnostika un ko tieši mums dod šūnu diagnostika salīdzinājumā ar standarta metodēm. Pirmā diagnostika, kas ir ierasta un ko veic vienmēr un kurai noteikti ir un kura ir arī ļoti nepieciešama, ir pilna asins aina. Tomēr pilnā asins ainā mēs neredzam to, kas notiekās šūnās. Mēs asinsriti varētu salīdzināt kā ar satiksmes plūsmu, kā tiek piegādātas vielas no punkta A uz punktu B vai C. Bet tas pats fakts vien, ka piegādes mašīna brauc pa autobāni vai pa maģistrāli, nenozīmē, ka viņa nonāk līdz adresātam. Un tā ir ar pilnu asins ainu. Ir kaut kādas lietas, kuras mums vajag un kuras mēs nosakam caur to, kas plūst asinīs, bet tas mums neizsaka to, kas nonāk šūnā. Piemēram, magnīs. Magnīs asins ainā vienmēr būs plus mīnus līdzsvarā, neskatoties uz to, ka šūnā tas varētu jau būt lielā deficītā. Tad, kad mēs šīs lietas iepazīstam, mēs zinām, ka ja magnīs nokrītās pie zemākās robežas, tad var iziet no lieliem deficītiem šūnu diagnostikā. Bet vēl vienreiz, magnīs asinīs vismaz tādā vēl kaut cik necik normālā situācijā nekritīsies līdz tādam rādītājam, kas asins analīzē būtu satraucoši. Tātad asins aina mums dod kaut kādus noteiktus rādītājus un izteikumus par to, kas ir, par to, kas plūst asinīs, bet tas neparāda situāciju šūnā. Pēc tam ir zināmas matu analīzes. Latviski runājošā telpā nepārāk, bet tomēr matu analīzes tiek izmantotas, lai noteiktu minerālu vielas un toksisko slogu organismā. Un tas pamatojās uz to, ka matu folikuls atrodas ādā un caur to dod noteiktu informāciju par to, kas notiekās organismā, jo katra šūna kaut kādā veidā atspoguļo to, kas notiekās visā organismā. Tomēr matu analīzes parāda mums situāciju ilgākā laika posmā, un mēs neredzam aktuālo situāciju. Urīna analīzes, ir svarīgas noteiktu kritēriju noteikšanai, bet tās neparāda informāciju par visu toksisko slogu, un tās neparāda situāciju par to, kas notiekās šūnās. Kāpēc mums tik ļoti ir vajadzīga šī informācija par to, kas notiekās šūnās?
Tāpēc, ka tas, kas notiekās šūnās, vai šūna spēj vai nespēj veikt vielu maiņu, vielmaiņa nāk no vielu maiņas, tas nozīmē, vai šūna spēj no asinīm saņemt to, kas tai ir nepieciešams, lai tā sevi uzturētu un lai tā atindētos, kā arī pēc tam, kad šīs darbības ir veiktas, izmestu no šūnas ārā nevajadzīgās vielas. Tāpēc skats šūnu situācijā mums dod pilnīgi jaunu skatu uz to, kas organismam patiesībā ir nepieciešams, īpaši, ja mēs esam iestrēguši izteikumos, ka tu pati esi vainīga, veģetatīvā distonija, autoimūnās saslimšanas. Ļoti labi, ka ir tāda diagnoze, bet ko tālāk, ko darīt tālāk? Un caur šūnu diagnostiku mēs redzam, kā palīdzēt savam ķermenim. Viens no vislielākajiem ieguvumiem šūnu diagnostikā ir toksiskā sloga noteikšana. Mēs bieži dzirdam, ka cilvēki saka, jā, ēdiens toksisks, gaiss toksisks, ūdens toksisks, bet tajā brīdī, kad kāds saka, jā, tev organismā toksīni, tad tādi skeptiskāki cilvēki, iesmēj, ja, par to, un kāpēc, ja, mums jau neviens tos, mēs neredzam šo toksisko slogu. Ko tu man te stāsti, tu esi kaut ko iedomājusies. Pilnīgi pareizi, mēs nezinām to, ko mēs nezinām, un mēs nezinām to, ko mēs nemēram. Mēs nezinām to, ko mēs nemēram. Un šī ir viena no svarīgākajām atbildēm un lielākajām priekšrocībām šūnu diagnostikā. Gan attiecībā uz to, lai mēs ieraudzītu jaunu ceļu, kas ir jāiet, jo vecais nav palīdzējis, gan arī, lai mēs saprastu, kas tieši mūsu organismu ir piesārņojis, jo nav vairs jautājums par to, vai mēs esam piesārņoti, jautājums ir, ar ko mēs esam piesārņoti un cik lielā mērā mēs esam piesārņoti. Tagad tu vaicās, bet vai tiešām tad klīnikās, laboratorijās nemēra toksisko piesārņojumu? Mēra, bet ne standarta iedzīvotājiem. Un tas ir tas brīdis, kad atbildību par savu veselību, par rīcībām ir jāuzņemās tev pašai savās rokās. Piemērs. Un cik es zinu, Latvijā asinīs var izmērīt dzīvsudraba piesārņojumu. Piemēram, dzīvsudrabs izpaužās ar tādiem simptomiem, kā reiboņi, kā nogurums, kā neiroloģiski traucējumi, kā smadzeņu migla, kā putra galvā, roku tirpšana un tā tālāk un joprojām. Un visbiežākais dzīvsudraba piesārņojums nāk no tā saucamajām sudraba plombēm, kuras 50 līdz 55% sastāv no dzīvsudraba, kā arī no krāna ūdens. Ja, mēs jau neredzam to, kurā brīdī toksiskais sloks ienāk mūsu organismā, jo lielākā daļa toksīnu ir bez smaržas un bez garšas un nav redzami. Tie izpaužās tikai caur simptomiem, vai arī mēs viņus varam izmērīt. Un vēl vienreiz, jā, labās klīnikās, privātās klīnikās, detoks klīnikās, vides medicīnas klīnikās, tas tiek mērīts, un tas ir standarts un pirmais solis, bet tas netiek mērīts tā saucamajās standarta laboratorijās. Un pat, ja tu šo te dzirdi, un teiks, labi, es paskatīšos, vai tad tiešām nemēra toksisko slogu. Un tad Latvijā tu atradīsi dzīvsudrabu asinīs, ja es nemaldos, tad viens šis pats toksiskais metāls maksā ap 180 eiro. Viens. Izmērīt noteiktu toksisko slogu asinīs mums neko nedod, jo toksīni nokļūstot organismā kādas 2-3 nedēļas riņķo pa asinīm un pēc tam sāk nosēsties pa audiem. Ja, un šī momentā mēs vairs asinīs to īsti nevaram izmērīt. Tēma, no kurienes toksiskais piesārņojums ienāk mūsu organismā, ir atsevišķas tēmas vērta, tomēr
šos svarīgākos iemeslus es labprāt uzskaitīšu. Kopumā tas ir ēdiens, tas ir krāna ūdens, kuru dēļ lielā toksiskā sloga vairs nav iespējams attīrīt pēc tādiem kritērijiem, lai tas būtu cilvēkiem nekaitīgs. Mutes dobums ar dzīvsudraba plombām, ar vielām, kas satur kadmiju, apkārtējā vide, gaiss, skaistumkopšana. Diemžēl. Mēs saprotam, ka nākamais solis, īpaši, ja mēs redzam šo simptomātiku, staigājošas sāpes, dulla galva, atmiņas pasliktināšanās, stīvas kājas, locītavas, nespēks, autoimūnas saslimšanas, tāds enerģijas trūkums, ka nav spēka dienu nodzīvot, un kad neviens nevar uz šiem jautājumiem iedot atbildi, tad nākamais solis ir tiešām skatīties toksīnu izmērīšanas virzienā. Un katrs ir pārsteigts par to, ko šāda analīze parāda. Tagad par diagnostiku, kā tas notiek. Tātad diagnostika saucās oligocheck. Pati aparatūra tiek ražota Francijā, un izvērtējums notiek caur Šveices laboratoriju. Šāda diagnostika nāk un sakņojās ortomolekulārajā medicīnā, izplatīta sākotnēji Amerikā, šobrīd aizvien vairāk un vairāk integrējās arī Eiropas valstīs un klīnikās, jo informācija, ko no tās var saņemt, ir milzīgs atbalsts jebkurai terapijai. Mērījums balstās uz principa, ka katrs elements organismā absorbē noteiktu gaismas spektru. Nākamajā attēlā tu redzēsi dzīvsudraba spektru, un caur šo te lāzera impulsu ir iespējams izmērīt organismā caur pamata punktiem. Tātad vispirms notiek mērījums, pēc tam notiek analīze tieši laikā caur Šveices laboratoriju, pēc tam notiek izvērtējums un uzreiz ir rezultāts. Es uzsveru to, ka uzreiz ir rezultāts. Par izvērtējumu šeit mērījums ņem vērā katra konkrētā cilvēka situāciju, tas ir vecumu, svaru, asinsgrupu, un sniedz izvērtējumu pamatojoties uz individuālu situāciju, nevis vispārējiem rādījumiem. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, jo rādījums pusaudzim nebūs tas pats, kas rādījums senioram. Tas ir liels, liels ieguvums. Oligocheck parāda 25% situāciju ārpus šūnām, un 75% no šī rādījuma parāda šūnu iekšpusē. Jo spektra mērījums vienkārši iet cauri visiem audiem, un, protams, ka tur ienāk iekšā arī ārpus šūnu zona. Kā tieši notiek mērījums, šeit tu redzi pašu spektrometru, un tiek veikts mērījums uz 4 punktiem plaukstā, un kur šie plaukstas punkti atbilst bāzes punktiem organisma kopumā. Kā mēs zinām, katra šūna ataino kopējo situāciju visā ķermenī. Tāpat tās kā asins aina, pilna asins aina mēs ņemam no vēnas asinis, bet no vēnas izņemtās asinis parāda mums situāciju arī par aknu stāvokli, par sirds stāvokli, par asinīm un tā tālāk un joprojām. Apakšā tu redzi piemēru gaismas spektram dzīvsudramam. Un tas ir tas princips, uz kā pamata diagnostika atpazīst attiecīgo toksisko slogu, attiecīgo ķīmisko vielu, attiecīgo minerālu vielu, attiecīgo elektrolītu. Te ar šīm īpašībām, ka mēs tiekam klāt vēl dziļākai informācijai, šo diagnostiku izmanto šādās sfērās bioķīmijā,
medicīnas laboratorijās, tiesu medicīnā, vides medicīnā, un tad, protams, arī uzturu speciālistu konsultācijās tas ir neatsverams atspējs sportistiem, gan tiem, kas sporto paši labprāt, lai uzturētu sevi vitalitāti, gan arī īpaši olimpiskajiem sportistiem, ja, kur dēļ slodzes, dažādas iekšējas, ārējas traumas un deficīti ietekmē ne tikai rezultātu, bet, ja tiem laicīgi nepievērš uzmanību, tas var beigties ļoti bēdīgi. Šūnu diagnostika nodara arī cilvēkiem ar kroniskām saslimšanām dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ja? Lai nebūtu tā uz dullo, es tagad padzirdēju, ka tās minerālu vielas labas, un es tagad to visu ņemšu, un gan jau, ka kaut kas noderēs. Un piekrīti, ka tas ir tiešām tā kā mēģināt šaut pa 360 grādiem, un tas maksā gan laiku, gan līdzekļus, jo parasti šādos gadījumos esmu palīdzējusi vairākiem cilvēkiem nokāpt no 200 tabletēm dienā, no uzturbagātinātājiem, tāpēc, ka tu viņus vari ņemt un viņus vari neņemt, un viņi tev nedod. Un kā būtu, ja tu zinātu tieši, kas tev ir vajadzīgs. Protams, šī diagnostika nodara naturopātiem, holistiskajā terapijā, jebkurai detoks terapijai, klīnikās, jā, un es jau minēju arī tiesu medicīnā, kur ātri jānosaka, ar ko cilvēks varētu, piemēram, būt saindējusi. Man nāk prātā viens interesants novērojums. Mēs ģimenē kādu brīdi skatījāmies amerikāņu seriālu Suits, un tur vienā no sērijām bija tā, ka advokāti pieķērās vienai lietai, kur it kā bērni skolā bija saindēti ar svinu dēļ rūpnīcas, kas tika uzbūvēta tiešā skolas tuvumā. Un tad man likās interesanti, paga, bet ja jau tie ir advokāti, un ja jūs to kā stāstu ceļat augšā tiesvedības procesā, un likās, bet kādi tad būs pierādījumi, ja? Kā jūs to izmērījāt? Ja? Ja mēs ieliekam kaut kādās filmās vai seriālos kādu ideju, tur vajadzētu būt arī vismaz kaut kādam pieturas punktam, un īpaši pie advokātiem, kā jūs to pierādījāt, ka tieši bērni saindējās ar svinu, un ka tie nebija viņu vecāki vai skolotāji, ja? Vai pašas rūpnīcas darbinieki. Un mēs redzam, ka šī tēma ir tāda ar lētiem diegiem austa, ja? Jo jebkurā filmā mēs varam attēlot tikai attiecīgā scenārija rakstītāja zināšanu līmeni, un tas tāds labs piemērs, jo tur cenšas vienkārši uzpūst šādu emocionālu drāmu, kura ir reāla un reālāka vispār kā nekad. Bet atkal iztrūkst šis mērījuma princips, jā, šie pierādījumi, kā tika mērīts, kam tika mērīts, kurā brīdī tika mērīts, kāpēc tas taču tā nevar būt, jā, ja ir saindēšanās ar svinu, tad tas, protams, attieksies uz visu skolu. Tātad diagnostika ir tā, kas mums atver acis uz to, ko mums nevar parādīt citas diagnostikas, kas nekoncentrējās uz toksisko slogu. Un es mēdzu teikt, ka tajā brīdī, kad šādu diagnostiku iekļaus standarta diagnostikā, tad medicīna būs spiesta mainīties, jo tad mēs pēkšņi arī ieraudzīsim, kas ir tas vaininieks šī brīža situācijai, ka mums saka, jums analīzes kārtībā, bet es jūtos slikti. Ne? Tātad pati vainīga. Bet tas ir negodīgi pret cilvēkiem. Kādus mikroelementus mēs tieši mēram? Tātad mēs varam izmērīt 21 minerālu vielu, elektrolītu savstarpējo līdzsvaru. Un šeit tu redzi vienu piemēru. Piemērs ir vācu valodā, bet sistēma atļauj rezultātus izdrukāt
jebkurā no lielajām valodām, piemēram, franču, vācu, krievu, angļu valodā. Un šeit mēs redzam minerālu vielas un to attiecības, un šeit tas, kas uzreiz uzkrīt, ir sarkanais aplis, un tikai mazs piemērs, jo viss pārējais ir tas, ko mēs izrunāsim, tad jau tiekoties individuāli. Un tas ir hroma deficīti. Tas ir ne tikai, ka trūkst hroms, bet šādi attēlojot situāciju, ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēkam ir insulīna rezistence un otrā tipa cukura diabēts. Un šādā gadījumā būtu skaidrs, ka cilvēkam vēl papildus jānodod asins analīzes, jāvēršās pie sava ārsta un jādomā arī par situācijas stabilizāciju, kuru viņš var izmainīt tikai pats. Bet, ja mēs runājam par diagnostiku, ja es, piemēram, kādu cilvēku redzu, labi, pēc kādiem principiem, ja, kad, piemēram, ir našķošanās, rīšanas lēkme, nav sāta sajūtas, nevar regulēt svaru, svars nāk visu laiku klāt, enerģija trūks, tas tikai no viena šīta rādījuma, ja, to jau ir iespējams pateikt. Bet es to nevaru 100% pateikt, uz kādu skatoties, bet šeit ir vienkārši skaidrs signāls, kam ir jāpievērš uzmanību, un tas dod tik daudz atbildes uz jautājumiem. Man būtu bijis ļoti grūti atrast. Vai arī tad jau, vēl šāds stāvoklis var būt jau ilgi, un cilvēks vēl kaut kā tiek tai dienai cauri, vienkārši tā dzīves kvalitāte pasliktinās, un šeit mēs ieskatāmies jau pāris mēnešus, gadus uz priekšu un sakam, ja tu kaut ko nemainīsi savā dzīves veidā, tad būs bēdīga situācija. Šūnu diagnostikā mēs vēl nosakām 7 vitamīnus. Šeit jāsaka, ka šie vitamīni tiek mērīti vairāk proporcijās starp toksisko piesārņojumu un minerālu vielām, jo mēs vairāk esam piesārņoti, jo vairāk organisms patērē vitamīnus, īpaši antioksidantus, B grupu un, protams, arī vitamīnu D. Ar vitamīnu D vēl ir problemātika tā, ka, ja mums ir liels toksiskais piesārņojums, tad toksiskais sloks aizņem šūnu receptorus un vitamīns D. Pat, ja mēs viņu, es pārspīlētu saku, tagad tonnām dzersim, viņu, protams, nevajag dzert, vitamīns D vienkārši netiek šūnā iekšā. Un tad, lai paceltu vitamīnu D, ir nevis tikai jādzer vitamīns D un jāgaida, kad viņš beidzot celsies augšā, bet jāliek klāt vēl arī atindēšanās stratēģijas, lai atbrīvotos receptori un šūnas vispār sāktu strādāt. Tāpēc šie vitamīni šeit tieši tādā rakursā tiek mērīti un parāda mums arī uzsvarus, ja, jo lielāks toksiskais sloks, jo vairāk mums, piemēram, ir nepieciešami antioksidanti. Ja mums ir slikta aknu darbība, mums ir vajadzīgs vairāk vitamīnas B. To mēs redzam arī šajā diagnostikā. Tad mēs vēl redzam elektrolītu savstarpējo līdzsvaru, piemēram, kalcijs, magnīs ir pārī, kālijs, nātrijs ir pārī, un attiecīgi no šīs savstarpējā līdzsvara mēs varam daudzas lietas izsecināt. Piemēram, veikalā nopērkamajos minerāļu ūdeņos bieži vien ir iekšā nātrijs, bet ja, piemēram, cilvēkam ir problēmas jau ar sirds darbību, un mēs lietojam kaut ko, kur ir daudz klāt nātrijs, tas šo te pāri iedzen kāliju deficītos, un kālijs atstāja iespaidu uz sirds darbību. Un tad tiešām var būt tā, ka vienkārši no tā, ka minerālu ūdenī ir bijis klāta vairāk nātrijs nekā organisms to spēja izlīdzināt, kad sākās sirdsklaus, un mēs nekad neiedomāsimies, ka tas bija dēļ ūdens, kamēr mēs nezinām, kāda ir mūsu situācija.
Diagnostikā viens no vislielākajiem ieguvumiem ir tas, ka mēs varam izmērīt 15 ikdienā sastopamos vistoksiskākos metālus cilvēka organismā, un ne tikai kāds ir stāvoklis ķermenī, bet arī kas tieši ir vajadzīgs, lai mazinātu toksisko slogu šūnā. Jo organisms attindējās uz vitālo vielu rēķinu, vēl vienreiz, jo lielāks toksiskais sloks, jo vairāk organisms patērē vitamīnus un minerālu vielas. Šeit, piemēram, vienkārši mazs piemērs, mēs redzam augstu piesārņojumu ar antimonu. Tas nāk parasti no plastikas pudelēm, no plastikas kanalizācijas trubām, un antimons tiek vainots diabēta izraisīšanā. Un šajā gadījumā mēs redzējām arī zemu hromu, kas parāda, ka situācija jau ir iestājusies, bet šeit mēs redzam arī iemeslu, kāpēc tas ir noticies. Mēs redzam arī augstu kadmija piesārņojumu, tas parasti parāda to, ka mutē atrodas nedzīvi zobi, jo nedzīvu zobu kanālu pastas, kas tiek pildītas, satur kadmiju, un vēl kadmijas ir daudz vērojams smēķētājiem, vēl kadmijas ir vērojams pie nekvalitatīvas kafijas, tātad ne tik daudz, ka kafiju nevajadzētu dzert, bet nevajadzētu dzert nekvalitatīvu kafiju. Un kā tu šeit redzi, mēs redzam prioritātes šādam cilvēkam, kas tieši ir jādara, kur jāmeklē un kas notiksies, ja netiks veiktas nekādas darbības. Bez šiem visiem mērījumiem vēl papildus parādās informācija par oksidatīvo stresu organismā. Tas ir brīvo radikāļu sloks, kuri izposta šūnas, un arī par antioksidatīvo aizsardzību. Svarīga informācija, ko mēs vēl saņemam, ir par organisma attindēšanās spēju, jeb par 3 aknu detoks fāzēm, jo galu beigās nevis mēs detoksējam, jeb attīram organismu, bet organisms attīrās tad, ja darbojās akna, un atkarībā no tā, kāda fāze vai tie ir traucēta, vai vispār šī spēja organismam vēl piemīt, mēs varam ļoti mērķiecīgi organismu atbalstīt. Piemēram, viena no pazīmēm, ka akna nespēja attindēties, ir tas, ka cilvēki nevar nomest svaru. Un tad tu vari sportot līdz sabrukumam, taisīt veselīgas receptes līdz bezjēgai, un nekas nemainās. Atkal dažādi cilvēki, dažādas reakcijas. Tev blakus kāds vienkārši nomaina ēdienkarti un atgūst savu ideālo svaru, bet ja tev nestrādā akna un žultspūslis, tad uz tevi tas nedarbojās, un tur ir jāiet soli dziļāk, ir ne tikai ēdienkarte, bet ir arī jāķerās klāt mērķiecīgai organisma attindēšanai ar toksīnu saistvielām, individuāli piemeklētas tev. Un tā ir tā informācija, ko mēs dabūnam caur šūnu diagnostiku. Vēl mums ir informācija par vielmaiņu, gremošanu, vitālo vielu uzsūkšanās spēju. Ja, piemēram, ir traucēta uzsūkšanās spēja, tad mēs saprotam, ka zarnu traktā ir iekaisīgi procesi, un pat, ja tu ēd visu to labāko, tas līdz šūnām nenonāk. Mēs dabūnam informāciju par imunitāti, locītavu stāvokli, tā skaitā, kas locītavām tieši nepieciešams, matu, ādas stāvokli, mentālo stabilitāti, nervu sistēmu un kas tam ir iemesls. Un novecošanās ātrumu. Jeb pagriežot to otrādāk, tā ir īstā re-aging terapija, kad mēs organismam šūnām atdodam to, kas ir nepieciešams. Tad organisms reģenerējās. Pie oligočeka mērījuma nāk vēl klāt kardičeka. Un proti tiek mērīts pulss,
asinsvadu elastība un ļoti svarīgi rādītāji ir parasimpātikus, jeb simpātikus režīms, kurā tu atrodies. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo, ja mēs tiešām atrodamies šajā stresa režīmā, tad organisms nav spējīgs reģenerēties. Un šeit atkal mēs redzam šo saistību, ka jo lielāks toksiskais sloks, jo lielāka stresa situācija organismam. Jo lielāks toksiskais sloks, jo lielāka stresa situācija organismam. Tātad nevis stress izraisa tavu sabrukumu, bet tavs sabrukums izraisa stresu. Un tas mums dod ļoti vērtīgu informāciju par to, kā atbalstīt pašiem sevi mājas apstākļos. Un šeit mēs kopumā runājam arī vienmēr par pašpalīdzību mājas apstākļos. Šis mērījums arī notiek uzliekot pulsometru uz pirksta. Mērījums ir 3 minūtes. Izvērtējums notiek tiešlaikā un rezultātu mēs arī redzam nekavējoties. Lielākais ieguvums, ko mēs šeit iegūstam, ir individuāla terapijas plāna sastādīšana un noteiktas korekcijas dzīves stilā. Tam tomēr ir jābūt, jo, kā saka Paracelsus, mēs nevaram palikt veseli vidē, kurā mēs esam palikuši slimi. Bet nav jēgas mainīt kaut ko uz dullo. Šeit mēs redzam informāciju, kas tieši mums ir jāizmaina. Un priekšlikumi situācijas risināšanai, kā pašpalīdzības pasākumu mājas apstākļos. Tātad tev ir informācija, tev ir zināšanas, un tu zini, kā rīkoties. Tas ir vislielākais ieguvums. Un to mēs panākam gan ar noteiktām izmaiņām uzturā, gan ar vitālo vielu un toksīnu izvadīšanas stratēģijām. Un šeit tu redzi labu piemēru, kas ir iespējams 6 mēnešu laikā, dažādas organisma sistēmas. Šeit piemērs ir, kur bāzes elementi un situācija jau kļuva ļoti satraucoša, bet kas ir iespējams, piemēram, 6 mēnešu laikā, ja mēs zinām, kas tieši ir jādara. Tas brūnganīgais laukums ārpus šī centra nozīmē, ka visas sfēras jau patiesībā ir kritiskajā robežā. Mēs redzam arī, kas ir iespējams 6 mēnešu laikā. Ja mēs turpinātu vai mums nebūtu šīs zināšanas, tad vienkārši katru dienu paliktu sliktāk un sliktāk pa solītim. Bet ja mēs zinām, kas jādara, tad katru dienu paliek labāk un labāk pa solītim. Tāpēc, ja tu esi iesprūdusi kaut kur savos pašreģenerācijas ceļa meklējumos, tad šūnu diagnostika priekš tevis ir īstā izvēle. Kādi tie varētu būt varianti? Ja tu esi izmēģinājusi visu kaut ko un tāpat tās sāp un nav enerģijas, un tu nesaproti, ko darīt, vai negremojās galīgi, vai svars visu laiku tikai nāk klāt, vai tu netiec pie enerģijas un nesaproti vienkārši, kā tālāk dzīvot, tad nāc un paskatīsimies. Un vēl vienreiz, ieguvums ir ne tikai finansiālais, jo tu no vienas diagnostikas saņem tik daudz informācijas, tu saņem manu individuālu uzmanību, mēs izējam cauri, es sastādu tev plānu, mēs izrunājam, kāpēc tas ir vajadzīgs, un vēl vairāk veselu mēnesi mēs paliekam kontaktā, jo jautājumi rodās darot. Ja, lai nav, jo es, piemēram, uzskatu, ka viena konsultācija neko nedod, jo vislielākais atbalsts ir vajadzīgs tad, kad tu dodies ceļā un sāc kaut ko darīt. Un, protams, arī naudas izteiksmē. Es jau minēju, ka viens pats dzīvesudrabs maksā 180 eiro. Ja. Aizsūtīt matu analīzi arī ir ap 160, 170 eiro.
Un šeit tu vari teikt, jā, labi, varu vienkārši mest iekšā visādas vitālās vielas uz dūlo, kaut kas noderēs, bet būsim godīgi, nu tas viss maksā naudu. Un ja tev tas nav vajadzīgs, tu vari pēc tā iztikt. Man bija viens krasas gadījums, kā kāda sieviete 3 gadus lietoja kaudzēm kapsulas. Nu, patiesībā tās kapsulas viņa jau intuitīvi jūta, ka viņai tas nedara. Un tad mēs izrunājām, apskatījām, visu izsvērām un patiesībā lielāko daļu nolikām pie malas. Un pamatojoties uz šūnu diagnostikas mērījumiem, es izvēlējos viņai 4 augstvērtīgus preparātus. Viņa sasniedza savus mērķus pēc 4 mēnešiem. Un tas ir tas, ko mums dod šūnu diagnostika, kuru tu nevari redzēt citur. Un ja tu esi gatava izmaiņām, transformācijai, un tev ir apriebusies sava šī brīža situācija, ka viss ir it kā kārtībā, bet tu jūties slikti, tad šī ir tā iespēja atnākt. Un ja tu dzirdi šos te laikus, tad izmanto, jo īpaši Latvijā es esmu ļoti reti, un šie laiki ir tik, cik viņi ir, un vienkārši tad mēģinu dabūt brīvu vietu, un tad mēs tiekamies un būsim jau kontaktā ilgāku laiku, jo mans vislielākais mērķis ir tevi izvadīt cauri šai transformācijai, ka tu atgriezies savā vitalitātē un dabas paredzētajā enerģijā. Jo es no sirds ticu, ka mums visiem paredzēts ir dzīvot augstā enerģijā, piepildīt savus aicinājumus, un to mēs varam izdarīt tikai tad, kad mūsu fiziskais ķermenis strādā, bet lai fiziskais ķermenis strādātu, viņam ir vajadzīgas konkrētas lietas, mēs viņas nevaram izzīlēt, bet mēs viņas varam izmērīt. Tiekamies diagnostikā.